Hei, hei! Esam Prāmī, tikko no Klaipēdas atbraukuši uz Ķīli, Vāciju. Ja kāds nezinu, Klaipēda Lietuvā. Un te tūlīt būs baigs karīgs pasākums, jāizbrauc ārā. Varam redzēt, kā daži to dara. Mēs bijām vieni no pirmiem, kas brauc iekšā, tāpēc tikām pašā apakšā zem ūdens līmeņa. Kas atkal nozīmē, ka mēs būsim pēdēji ārā. Jā. Labāk bijuši pēdēji iekšā un pirmie ārā. Jums vēl garš ceļš ir priekšā. Es gan nezinu, vai kāds man dzird vai ne. Tas ir labs jautājums. Bet, jā, pafilmēsim, kā tu brauc. Reku vienu mērķis jau gribēja izšmaukt, kamēr vēl neviens viņam neļāva. Tagad viņam tikai atļāva. Jā, es bišķīt sagriezu kameru tā, lai jūs redzat pa ceļu. Stikls varēja būt tīrāks vienīgi. Līķīši no pašā no Lietuvas. Un daži arī no Latvijas. Cienu dusmīgi tālo. Kā te šodien iet? Jā, tā mēs te dzīvojam. Mums pat ir duša un tualete. Es tikko noskuvos. Var parādīt seju kamerā. Spogulī. Ja domājieties. Jā, pārējo gan nedrīkst rādīt. Kāds vēl nobīsies. Tu esi čijā. You are here, tātad čijā ir te, tu esi čijā. Tā beidzās darījuma. Tā, tu nu te izskatā. Tas bārdaks ir. Es varam lasīt to, ko viņš lasa. Jē, čau! Hei, čau! Esam uzpildījušies. Uzpildījāmies gan paši, gan mašīnītes alī. Un jau traucamies pa Vācijas autobāņiem. Diemžēl viņus kā vasarā Rīgā visu laiku remontē. Līdz ar to nevar braukt bez limita, kāds normālās situācijās ir atļauts. Nu jā, būs grūti. Mums būs jāizbrauc šodien cauri visai Vācijai,
un arī nedaudz pa Austriju. Veids mums saka, ka mums jānobrauc 900 km šodien, un ierašanās laiks ir 4:12 no rīta. Ak, Dievs. Labi, cerams, ka mēs iedzīsim, būsim ātrāk, varēsim arī vēl pagulēt bišķīt. Tātad, jā, mēs esam jau nonākuši no Prāmja. Prāms gan šoreiz nebija nekāds baigais ietaupījums. Es pareiķināju, ka degvielā kāda 70 eiro. Bet tas bija vairāk kāds piedzīvojums un varēja vismaz atpūsties, jo priekšā baigi daudz arī brauksim. Un jā, tad vēl viena forša feature šai mašīnai aktīvā cruise control. Tas ļauj vienkārši iestādīt attālumu no priekšā esošās mašīnas un man vairs gandrīz nekas nav jādara, tikai jāstūrē. Un jā, tātad braucam mēs uz Dalbaku. Tas ir ciems Austrijā, kuras esmu reiz bijis, bet cerams, ka Sinča nav bijusi. Un tad jau nākamajā video mēs atradīsimies tur. Noteikti skatāmies, laikojam un abonējam manu kanālu. Čau, čau!